Labdien! Šī video vieta un turpmāko laiku jums būs šeit žānis. Šodien pagatavošu ļoti vienkāršu un garšīgu desertu. Recepti atbalsta internetu veikals Ķēdes.lv. Tā, lai pagatavotu manna ābolu pudiņu, man vajadzēs ābolu, ola, piens, sviests, mannā, cukurs, pudra, cukurs un rīvmaize. Sākšu ar to, ka katliņā vajag pienu, to uzkarsē. Pievienošu čipsniņu sāls, cukuru, visu samaisu un lēniņām pievienoju mannā un visu laiku maisu. Vārīšu līdz mannai gatavu, kāds minūtes 6-8. Kamēr man gatavojās mannā, pa šo laiku arī vajadzētu izsautēt ābolus, āboli nomazot un sīki sagriezt. Tagad āboliem pievieno nedaudz cukuru un atlikušo, kas tur palika. Ja āboli skāp, tad arī var cukuru vairāk pielikt. Man ir tāda salds šoreiz, tā kā es lieku mazāk. Un sautēšu uz lēnas uguns minūtes 10. Recepti atbalsta Rauku veikals Ķēdes.lv. Ik pa laikam jāapmaisa āboli un mannā. Lai neveidojas klumpulīši un lai nepiedeg. Nu, lūk, mannā ir gatava. Ābols sāk jau suloties. Un tagad pie mannā liek klāt olu dzeltenumu, sviestu un visu kārtīgi samaisu. Un tad liek maliņā, lai mazliet padzīst. Recepti atbalsta Rauku veikals Ķēdes.lv. Tā, kamēr liest man putriņa, jāsaputo olu baltumu. Nu, lai labi saputot olu baltumu, vajadzētu sākt ar mazu ātrumu, pakāpeniski palielināt. Var arī pielikt čipsniņu sāls vai nu citronu suliņu kāds dažs pilienus, ja ir nepieciešams. Tagad mannā sajauc kopā ar olu baltumu. Un tā kā iecilā. Tad cepamo trauciņu, kurā cepšu pudiņu, ietalko sviestu. Izkājas arī maizi. Nu, es te rakstīju, ka man viena ēdu, ka varbūt mazāk, vairāk aizies. Var arī pavisam mazos trauciņos likt. Tā āboli jau arī gatava mīksti. Nu, un tagad pusi no dotās masas likšu formiņā. Mannā tā debišķīga. Maigi izskatās. Tā nedaudz mēs sakārtošu tā kā. Un tagad vidū likšu ābolus.
uz šo doto produktu vairāk par vienu ābolu nevajadzētu likt, jo sanāk, ka āboli viņi būs tādi smagi dos un pudiņš paliks smags un viņš ļoti ātri nokritīsies. Tāpēc viens ābols pilnīgi pietiek, un tas aptuveni 100 gramu. Un tagad virsū atkal mannā maskārtoni. Recepte atbalsta trauku vēklas cieņu caurēju. Nedaudz tā kā izlīdzināšu. Tā pa virsmu apslaka sviestu. Sviestuņu vajadzētu ielikt mikroviņu krāsnī dažām sekundēm, tad paliek tāds mīksts. Vai nu patur karstā ūdenspeldēm. Un virsū atkal izskājas rīvmaize. Un ceļu sākat cētā cepeškrāsnī 180 grādos minūtes 25–30. Šāds deserts ir ļoti garšīgs, viegli pagatavojams un sanāk ļoti lēts. Manna, ola, ābols. Vienmēr es tā domāju, ka katrai saimniecībai tas mājās. Var palikināt ģimenes. Man atliek pateikt labu apetīti, balso seko, iesaka citiem. Paldies par uzmanību un uz tikšanos. Recepte atbalsta trauku veiklas cieņu savē. Visi virtuves piedarām vienā vietā.